Kaunas sabiedrībā ir pozitīva attieksme pret labdarības akcijām, kas vērstas uz bērnu auditoriju. Daudz par to runā, bet ir maz darītāji, tāpēc īpašs prieks par jauniešiem dejotājiem, kas ir apņēmušies palīdzēt bērniem un vairs ne pirmo gadu. Tāpēc sestdien Kongresa namā notika labdarības akcija Deja mazajai sirsniņai, kurā iegūtie līdzekļi tiks ziedot bērniem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams. Mēs šeit bijām mēģinājumu laikā, lai uzzinātu, kā paši dejotāji jūtas un ko viņi domā. Mēs šo projektu aizsākām jau 2009. gadā, kad notika pirmoreiz šis koncerts un bērnu diena. Tad 2009. gadā mums izdevās ļoti labi. Mums zāle tika izpārdota 3 dienās, principā ar visām papildvietām. Šajā gadā jau ir 30. janvārī, mums jau bija bērnu diena, kurā mēs sapazināmies ar visiem 99 bērniem, kuriem mēs ziedojam šo naudiņu. Šiem bērniem ir cerebrālā trieka, un tā ir, diemžēl, neārstējama slimība gandrīz. Un tāpēc ik gadus ir nepieciešams ļoti lielas naudas summas, kas ir tiešām vairāki 100 000, kas ir vajadzīgi šiem bērniem. Un tā ir gada summa, kas ir nepieciešama nevis vienai operācijai, nevis kādai konkrētai lietai, bet tiešām rehabilitācijai nepārtraukti. Kas tad ir tas, ka šādā koncertā ir tas galvenais? Un tas galvenais ir tas, kas viņi uztver ar sirdi un actiņām, ja? Un viņi ir tā, viņi sajūt mīļumu, viņi sajūt mūsu sirds siltumu, mūsu labestību un to, ko mēs dodam viņiem un cik mēs savstarpēji esam labi. Šis koncerts nav vienkārši tāds, kad nodejot, atdejot vai tur vienam par otru labākam būt vai kaut kā tā. Tas ir tā, cik mēs savu sirdī, savu dvēseli, savu gaišumu, to, kas ir mums, ko mēs caur deju varam atdot. Un to mēs tā kā redzam pēc tam, kad mēs esam kontaktā ar vecākiem joprojām. Viņi zīmē to, viņi prasa, lai viņiem pērk lellītes tādas, kā tur tautu meitiņas bija un vizītes un kas tur un kā. Meitas reizā visu liekam roku. Puiši, meitas. Mums tāpat patīk dejot, mēs to darām, tāpēc, ka mums patīk. Un ja mēs varam ar to palīdzēt arī bērniem un radīt prieku arī citiem, tad tas ir dubults prieks. Šī ir pati atsaucīgākā un vispateicīgākā publika, kurai dejot, jo tas sirds siltums tiešām ir jūtams jau pat no skatītāja. Liels paldies, veiksmi! It's